Prieži zaļie čiekuri. Tātad ar āmuru mēs, piemēram, viņus tur saplacinām tā, lai tās ekstrakcija labāk notiek, ja. Viņi arī uzreiz jāmet iekšā un jāapber, lai neoksidējās. Šos mēs ar cukuru pārberam. Nu, lai notiek tā cukura invertāze, tad liekam mazliet medus un mazliet āboletiķis. Te mums ir tā kā oksimēl, tas maisījumam izmantojams, kur jau izšķīdināts medus ar āboletiķi. Ērtāk, ja. Nu, tā mazliet pielējam, jo viņš jau tur izdalīs, jo mēs varam tur salīdzināt tīrā cukurā un tad, kā jāsaka, arī ar šo, jo tā mēs viņu tur sakratam vairākas reizes vēl. Turam siltumā, kā tur rakstīts arī ir. Jo šeit, lai tā invertāze cukura notiktu, to tieši tad arī tur siltumnīcā tieši ideāli. Bet, nu, lai saule nespīd virsū, tur varam aiz melnā agrotīkla apsekt tur, piemēram, jā, lai siltumā. Vismaz mēnesis, lai viņš tur izšķīst, tas cukurs. Jo ērtāk jau ir tādā, jā. Un, ja šņabis vai stiprākā tur gatavojam tieši tāpat. Nu, te mēs sēdam karoti, medus pieliekam, vaska kodas mumijā te vēl ir mazliet. Šo mēs arī tur vairākas reizes tevi izšķīdas tas medus jau. Tad vienkārši viņu tur nedēļā kādu reizi sakratam un viss. Tur tāpat mēs sadauzam, saliekam iekšā, viņš tā arī stāv tur līdz lietošanai. Ir arī, kad tīrā medu gatavo, bet tad var ierūkt. Arī nav tik garšīgs varbūt. Tā kā ar cukuru tās receptes ir pat labākas sanāk pēc garšas, jo cukurs ir sausāks. Un lai tā invertāze notiek, tad āboletiķis ar mazliet medu klāt.